ostmalas krogā un dzērām dzeltenu vīnu un runājām ilgi, ilgi par savām skumjām un splīnu. Bija sārmains kaktus logā un vizbulets rindā uz grīdas, no jūras vējš tālums un miglas, kāpa rūtīs un svīdā. Aleksandrs Čaks, īstajā vārdā Aleksandrs Čaderēnis, dzimis Rīgā 1901. gada 27. oktobrī drēbnieku ģimenē. Apmēram vienā laika posmā iznāca pirmie 2 Čaka dzejoļu krājumi. Tie bija Sirds uz trotuāra un Es un šis laiks. Tālāk sekoja Pasaules kroks, Apašs frakā un daudzi citi dzejas krājumi. Aleksandru Čaku mēs devēt par pirmo latviešu dzejas urbānistu. Čaka dzeja neapšaubām cieši ir saistīta ar pilsētu, konkrēti ar Rīgu. Čaks ir Rīgas dzejnieks. Velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās soļos, starp kuriem dīgs zāletī derīga kazām. Un man top skumji šeit ilga no ieliņu krēslā. Skumji, kā es būtu nomalē pametis sirdi. Ormanis, klanoties uz savas bukas kā krēslā, zem deguna dzied, bet es tikko to dzirdu. Lai viņš dzied par sava tēva sētu Latgalē, kas zilos mežos dus. Katram patīk kādreiz veco rētu dziļi sirdī kaut kur sāpam just. Čaka dzeja ir skarba, tomēr tajā pašā laikā arī ļoti liriska un par mīlestību, par sievietēm. Par pilsētu. Jā. Tajā bieži atklājās tādas ainavas kā pilsētas ielas, sabiedriskais transports, dažādas alkohola lietošana un citas izvērtības. Viņš arī runā par prostitūtām, par padibeniem, kas spēlē kārtas bārā. Nebaidās saukt lietas īstajos vārdos, viņš to parāda tā, kā tas ir. O, Marijas iela, žīdu naktstauriņu monopoliskā iela, atļauj man apdziedāt tevi. Pantos garos un slaidos, kā žīrafu kāklī, atļauj man apdziedāt tevi. Pantos garos un slaidos, kā žīrafu kāklī. Marijas iela, mūžīgā tirgone, saule vai mēnes, tu pārdod un pērc visu. Marijas iela, mūžīgā tirgone, saule vai mēnes. Loks. Pēc dienas vienmuļas un darba skarbi grūta, kas gulst uz sirds kā nepanesams sloks. Spalks meklējums pēc miera mani sūta, ik vakarus pie tevis augstais loks. Es redzu mākoņus, kas slīd uz dusu, es dzirdu kastaņos kā zari lēni rimst. Un viss, par ko es cīnījos un kusu, man dvēselē līdz rītam saldi grimst. Un liegi glāstoša un mierinoša jūta, kā vakars šis, kas iekšā klusi plūst. Man atpūtu ar zvaigznēm kopā sūta, un maigi vārdi man uz lūpām kūst. Atziņa. Man patīk viegli mīlēt, tad vienam tālāk iet. Nav vērts šeit ciest un zīlēt, man sapnu skūļos iet. Šai zemē pārēju, kur viss tik drūms un sīrs, ar mūžam jautru seju, kā laimīgs karavīrs. Nekad man nesāp rētas, ko sit man naidā kāds, jo dziļāk sirdī bēdas, jo smaidošāks man prāts. Es šeit pēc savas lomas, kāds skraindains pušelnieks, kam tik pie jautras somas, vēl atkrist var savs sniegs.
Bija sestdienas vakars, tīrs, skaidrs kā katliņš, kas noberts ar pelniem. Viņš nāca no eksporta ostas, ar spīķeriem gariem un melniem. Viņš nāca no ostas, kur diena bija lādējis kuģis ar kokiem. Bet vakarā sevi ar degvīnu, meitām un neķītriem jokiem. Viņš gāja kā pārlādēts kuģis, ko pārsteigusi reiz vētra. Bija ļodzīgs tam saprāts un jutās kā jūrmalas zilganā mētra. Viņš gāja uz savu ostu, tur nomalē tumšākā kūtis, kur sievu viņš pārlādēs dūrīm un izsitīs dzīvoklim rūtis. Es krogus aizmirsis un dieva namus arī, viens klīst un nomalē, kur zeme kūpēt sāk. Pār mani sāli spīd un liecas liepu zāri, un vēji pieceļas un silti pretim nāk. Es kājas atloku un viņas grāvjos lieku, kur strāme putojot, kā alus garām skrien. Ar skatu noglāstu es katru sārtos lieku, kas klusi vismojot no zemes pretim lien. Un tad es sajūtu, es dziļi zemē Čaka dzeja ir izmantota arī animācijas filmās. Piemēram, slavenais Umur kumurs ir pamatojoties uz Čaka dzeju veidots. Tas pierāda arī to, ka Čaks ir fantastisks autors arī bērniem. Daudzi mūziķi Čaka dzeju izmanto savā mūzikā. Viens no skaistākajiem Čaka dzejoļiem ir attēlots fantastiskā dziesmā, kas saucās Miglā asaro loks. Un Oskars mums ir fantastisks pianists, līdz ar to viņš mums var dot arī kaut kādu priekšstatu par šo mūziku. Miglā asaro, ko tur piekties nav vērts. Tikai tevi es mīlējis esmu, kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc. Tie paši tēli, prostitūtas, dzērāji, alus, transports, daudz citas sīkas nianses, kas parādās Čaka dzejā. Čaka dzejas jaunie ritmi, agrāk nesastaptie tēli, sulīgā valoda aizrauj dzejas cienītājus. Liek šausmināties vieniem kritiķiem un apskurbt citiem. Rīgā maz kas ir mainījies. Ir tās pašas ielas, tās pašas mājas, arī staiguls ir tās pašas. Pat afišu stabu. Daudziet ir tie paši, kas bija arī Čaka laikā. Tā kā, manuprāt, nekas daudz nav mainījies. Es ceru, ka šī informācija jums bija noderīga. Šis vakars ir bijis veiksmīgs, diena ir pavadīta fantastiski, mēs esam uzzinājuši ļoti daudz jaunas informācijas. Esam bijuši visās vietās, kur varējām būt. Mēs izstaigājām Čaka takas Rīgā un uzskatām Čaku par mūsu Rīgas sirdi. skaistu. Sēdējām ostmalas krogā un dzērām dzeltenu vīnu un runājām ilgi, ilgi par savām skumjām un splīnu. Bija sārmains kaktus logā un vizbules rindā uz grīdas, no jūras vējš tālums un miglas, kāpa rūtīs un svīdā. Maigi vārdi man uz lūpām kūst. Vēlreiz taisam. Sēdējām ostmalas krogā un rokas saliekot skumā, bet matroži nodevās kaktos angļu kārtīm un rumam. Pie letes viens pēkšņi kliedza, ej nost ar savu gurnu. Ja es gribu sev atļaut ko maigu, tad noglāstu sunim purnu. Tik dīvaini violes spiedza, kas spēja pat žūt. Aleksandrs Čaks, īstajā vārdā Aleksandrs Čadarins.
Čaks ir Rīgas dzejnieks. Viņu vajadz piedēvēt arī kā Rīgas tēvam. Ar savu dzeju viņš uzcēlis lielisku pieminekli Rīgai. Čaka pilsētas dzeja atšķiras no citu dzejnieku pilsētām. Jā, ideāli. Nogriez tagad. Oskars, lai kaut ko pastāsta. Daudzi mūziķi Čaka dzeju izmanto savā mūzikā.